Čau visiem! Čau visiem! Šodien mēs esam tādā netipiskā formātā satikušās ar Zani un parunāsim nedaudz par viņas jauno projektu Spēle visai ģimenei Runa. Un es nebaidīšos no tāda ļoti skaļa apgalvojuma, kad visa mārketinga nozare, principā, jā, visa mārketinga nozare ik pa brīdim, tā teikt, interesējas par tiem darboņiem, kas ir bijuši ilgadēji, ilgstošie, un tevi pazīst jau 17 gadus mārketinga nozare. Esi bijusi šajā sfērā, un šobrīd esi jau kādu laiku prom, tagad ar jaunu projektu. Kā tu nonāci līdz tam, kā radās šī ideja, un pastāsti, jā, kā tu esi nonākusi līdz tam, ka tu sēdi šobrīd ar savu taustāmo projektu šeit studijā. Jā, paldies tev par šo iespēju. Neesmu baigais runātājs, bet šis ir tāds mazs izaicinājums arī priekš manis pastāstīt par sevi. Tā kā paldies. Nu jā, 17 gadi ir gana ilgs process, bet es esmu iemācījusies un samācījusies dažādos procesus. Un, protams, ka kaut kādā brīdī man kā personībai tā kā likās, ka pietiek darīt vienu un to pašu, nosacīt vienu un to pašu. Un kad ir jāiet tālāk, jādara kaut kas jauns, kas ir ārpus mana ikdienišķā rāmja. Un tāpēc es izdomāju, ka man gribās savu uzņēmumu. Es sapratu, kādus projektus es tā kā gribu darīt, un plus arī darīt to, ko vienmēr es esmu vēlējusies. Es arī konsultēju attiecīgi cilvēkus un uzņēmumus un dažādās sfērās, sākot no mārketinga, beidzot ar HR lietām. Un esmu radījusi zīmolu OnlySeeMe, kas ir print on demand apģērbu zīmols. Un tagad šo jauno brīnišķīgo projektu Spēle visai ģimenei Runa. Jā, bet kā radās ideja tieši tik, es teiktu, unikālam arī, jo es zinu nedaudz arī šo te pamatdomu šai spēlē, specifiski tomēr par šo te latviešu valodas, es nepabaidīšos vārdu tīrības un tādas pareizas izrunas veicināšanai. Kā tu nonāci tieši pie šīs idejas? Kas tevi varbūt motivēja? Vienmēr pirmkārt es domāju, ka es gribu atstāt kaut ko aiz sevis. Klišejiski, bet fakts. Tas ir Eriksona šīs krīzes? Jā, tieši tā. Lai nav tikai vienkārši tā, ka es dzīvoju. Tas ir viens. Otrs, ģimenē bija tāda situācija, ka bija nepieciešama tieši latviešu valodas prasmju uzlabošanai atrast kaut kādus uzdevumus. Paralēli tam, ka jāiet pie logopēda un tā tālāk. Līdz ar to arī es sapratu, ka pieejamais materiāls ir gana daudz, bet viņš nav tik interesanti lietojams, jo tie ir parasti uzdevumi vai video formātā, vai tu vari izprintēt lapas, vai logopēds iedot tev vienkārši lapu ar uzdevumiem. Bet mēs zinām, ka mēs esam pirmkārt slinki, mēs esam pieraduši pie daudz visa krāsaina un ātra, un spēles elements ikdienā caur sociāliem tīkliem mums tiek piedāvāts katru mīļu brīdi. Un līdz ar to es izdomāju, ka ir jāliek kopā uzdevumi, kas palīdz latviešu valodas prasmju attīstībai, un plus jāliek klāt spēles elements. Jā, jo patiesībā, man liekas, tā jau arī ir, ka mums ir tik grūti noturēt uzmanību tieši dēļ šīs viedierīces, kur mēs, nezinu, uzmanību patērējam 3 sekundes un viss nākamā kaut kāda ziņa. Tāpēc, jā, brīnišķīgi. Bet, produkts, kā es teicu, specifisks, vai bija kaut kādā brīdī tāds izaicinājums, liekas, visu metīšu pie malas. Varbūt ģimene teica, Zani, ko tu tagad izdomāji, ej atpakaļ uz mārketingu strādāt, beidz māžoties. Vai bija kaut kādi šie te, tā teikt, šķēršļi, varbūt psiholoģiskie vai kaut kādi? Kā uzņēmēja darbība pat par sevi nosaka, ka cilvēks ir uzņēmīgs. Līdz ar to labā ziņa, ka manī ir uzņēmība. Man ir, protams, kā jau jebkuram cilvēkam kritumi un kā jāsaka, kritumi un kāpumi un kritumi. Un, radot spēli, bija veseli 2 tādi kritumi. Un viens no tiem bija tikai tāpēc, ka es vienkārši nevarēju saprast, kā un ko turpināt tālāk.
un biju iestrēgus kaut kādā X situācijā. Un tad es izdomāju, nu labi, es palaidīšu uz nedēļu šo visu vaļā, darīšu savas citas lietas, un tā arī bija pēc nedēļas vienkārši pamodos. Nu, pieņemsim, pēc nedēļas pamodos un saprotu, ok, šis ir tas, kas man ir jādara, un atkal varēju droši atsākt. Un tā otra lieta ir, tu esi radījis kaut ko jau, tev jau ir tests, tev jau ir tā kā labas atsauksmes, un tu saproti, ka tu esi bišķi jau sagurs, jo tu esi viens, jo es daru viena šo projektu, un līdz ar to tas ir izaicinoši. Tev nav tā kā komandas ietvaros, ka viens otru uzmundrina, ka ir kaut kādas tādas nogrušāki brīži, vai tev jau ilgtermiņā kaut kas tā kā jau pats par sevi jau liekas, ko es te vispār daru? Nu tā. Bet neko, kārtējo reizi pamostos un turpini darīt, un tad, kad jau tu saņem tos tās labās atgriezeniskās saites, tad, protams, tev uzreiz liekas, nu jā, viss jāturpina, ļoti labs materiāls un jādara labas lietas. Nu jā, tu pieminēji, ka tu esi patiešām tāds mentors, un es to pati zinu, es pati esmu izmantojis tavus pakalpojumus. Tu šobrīd dalījies ar savu pieredzi. Varbūt, ja tev vajadzētu nopaļot kaut kādos 3 ieteikumos šiem uzņēmīgajiem cilvēkiem, kas varbūt tikai startē ar savu ideju, kas ir tas, ko tu teiktu? Nu, ja tev liekas, ka viss, pilnīgi tas, ko es izdomāju, nav pareizi, tad izdari šo, un visticamākais tu turpināsi iet pa to taciņu. Jā, katram noteikti cilvēkam ir kaut kādas savas tās primārās lietas, kas var motivēt, darīt un turpināt. Bet noteikti, es teiktu, ir tās divi tie virzieni. Viens ir, ka tu rādi kaut ko, kas tev pašam trūkst, un otrs, ka tu rādi kaut ko, kam ir milzīga pievienotā vērtība. Un tas trešais ir, kā tu savu ideju vari komercializēt. Jo skaidrs, ka kaut kādā brīdī tu vienkārši ideja skaista, bet kaut kad jau jāpelna, jo tu nevari tikai ieguldīt. Un tā arī ir. Viens projekts ir sirdī un dvēselē iespējams vairāk, un otrs projekts vai trešais vai ceturtais ir tas, kas tev nes to rezultātu. Un beigās galvenais ir darīt, jo pa lielam ir pierādījies, ja tu dari, tad kaut kas nāk kaut kad atpakaļ. Un nevienmēr varbūt rītā, varbūt aizparīt. Un dažreiz tu pat nezini, kur tas beigsies un kā tā ideja vispār pagriezīsies. Nu jā, bet, ja ir tātad problēmas ar uzņēmību, tad droši pie Zanes. Labi, pastāst varbūt vairāk par spēli, par spēles tehniku, par ko tas ir. Vai tas ir vairāk par vārdu krājumu, vai tas ir tieši par izrunu, vai tas ir par gramatiku. Jā, ja cilvēki apsver iespēju iegādāties, lai viņi saprotu, kas tad tam lācītim vērdarā. Jā, kā jau es minēju, tad ir apvienotas 2 daļas. Viena daļa ir, kur tu vari apgūt, veicināt latviešu valodas prasmes. Un tādā vienkāršā valodā es varētu droši teikt, ka viena daļa uzdevumi, kas ir iekļauti šajā spēlē, ir tie, kas veicina pareizas skaņu lietošanu. Otra ir tā, kas palīdz tev pieradināt mūsu muskuļus, mūsu tās daļas, kas veicina, kā pareizi skaņu jārada, kā mēles pareiza lietošanā, pašas attiecīgi lūpu pareiz lietošanas vingrinājumi. Tie ir tie, kas veicina, lai mēs pareizi tās skaņas izdotu. Un trešā lieta, kas ir svarīga, lai mēs atpazītu lai tas, ko mēs gribam pateikt, lai tiešām arī nāktu ārā un lai tas savienotos. Jo bieži mēs, sakam kakis, nevis kaķis. Paldies, tu tātad manu situāciju. Jā, un piemēram šaušliešu dzelzceļš es mācījos ļoti ilgi, jo man un ir mana vājība. Jā. Varbūt izstāstīja dažus piemērus. Piemēram, es atveru šo spēli, kā tas mēs varam atvērt. Mēs varam atvērt un tad mēs varam saprast, kā es tev došu vāku. Tātad, spēle visai ģimenei, attīsta runu. Jā. Ļoti skaisti. Paldies, man ļoti patīk, ka tu arī sasaisti ar šo te Only See Me sadaļu. Tas ir tiešām kā
mārketinga cilvēks to nevar nepamanīt. Tu gribi atvērt arī. Es gribu atvērt, tātad, ja man ir šāda iespēja. Šī tā pamatne. Jā, un pamatne ir vajadzīga, lai būtu tas spēles elements. Jā. Ir metamais kauliņš un 6 attiecīgi gājienu kauliņi. Un principā tu met un ej. Jā. Un pie katra gājiena beigām tu attiecīgi ņem savu kartiņu. Kartiņas ir 3 grupās. Kāpēc? Tāpēc, kad tas līmenis, kā tu māki lietot valodu, ir dažāds. Un, protams, arī vecuma jautājums, jo mazais bērniņš, es viņam nevaru likt šauržliežu dzelzceļu nevar likt. Un līdz ar to arī zaļās kartiņas attiecīgi ir mazajiem. Un kā piemērs, ja? Parādi visiem, cik tev gara mēle. Atkārtot to 5 reizes, bet atceries, ka šo var darīt tikai spēlē. Principā mēdīšanās. Bet tas mums palīdz arī kaut kādā, kā es minēju, pareizi lietot mūsu visus vajadzīgos muskuļus un kā to pareizi pateikt. Principā šo te artikulācijas vingrinājumu. Artikulācijas. Un īstenībā par šo te mēles parādīšanu, kad es gāju pie vokālā pedagoga, tad tieši tas, kā tu proti locīt un pagriezt mēli, ir tas, cik ļoti tu veiksmīgi varēsi izrunāt visas skaņas. Tāpēc šī te mēdīšanās ir pat dažreiz ļoti, ļoti svētīga. Jā, un tā vidējā tā kā kartiņu grupa ir vairāk tā kā skolniekiem, sākuma skolniekiem, un, protams, arī ir padomāts par lielajiem, lai arī vecākiem un tiem, kas jūtās ļoti droši par valodas lietojamību, ir grūtāki. Mans piemērātais šis žagaru saišs ir mans žagaru saišs, ir jāpasaka 5 reizes kāpinot tempu, un te ir cits, piemēram, dzīvo dzīvē, dzīvu dzīvi, arī jāpasaka 5 reizes kāpinot tempu. Un tad, kad mēs testējām ar draugiem, tiešām mani pārsteidza, cik ļoti daudz mēs nemākam raiti pateikt, jo mēs visu laiku kaut kā runājam, nezinu kā. Tā kā tu teici, pareizi, kā mēle kustās, kā muti tu kustini. Un, protams, es nepretendēju, ka šī spēle aizstās logopēdiju vai kaut ko tam līdzīgi. Tas nav stāsts par to, tas ir tā kā papildus mācību materiāls ģimenes apstākļos, kur tu vari tādā drošā vidē palīdzēt kādam, kam tas ir nepieciešams. Bieži tie bērniņi, ņemot vērā mūsu angļu valodas lietojamību mūsdienās pareizi. Tā ir, jā. Un, protams, arī tiem cilvēkiem, kas ir pārslimojuši kaut kādas smagas slimības, kā piemēram insultu, un tu esi zaudējis valodu, un tev ir jāmācās pa jaunam. Tu ej pie logopēda, un mājas apstākļos tu vari ģimenes ietvaros vai draugi ietvaros spēlēt šo spēli. Jā, bet jautājums arī par šo te, latviešu valoda ir brīnišķīgi, bet vai viņi ir paredzēti tikai tiem, kam latviešu valoda ir dzimtā vai ģimenes valoda, vai arī, pieņemsim, nezinu, ģimene, kas tagad grib apgūt, mēs zinām, kad ir dažādas situācijas latviešu valoda, vai arī viņiem tā būs piemērota? Jā, noteikti, jo, kā jau es minēju, ir dažādi līmeņi, un pats tas pirmais līmenis der jebkuras tautības cilvēkam, kurš vēlētos apgūt latviešu valodu. Protams, izaicinājums ir, kad noteikti vajadzētu būt kādam, kas māk vismaz izlasīt. Jā. Bet ir labā ziņa. Modernajā pasaulē mums ir iespēja nofotografēt, un tas pārtulko attiecīgā valodā caur aplikācijām. Tā kā teorētiski pat var nezināt valodu un trenēties, jo viņi ir pavisam viegli tie sākumi, kā es minēju. Te ir vēl viens dod gaisa bučus visiem spēlētājiem, atkārto līdz esi visiem iedevusi tik gaisa buču, cik vien vēlies. Tik jauki. Jo tā galvenā lieta, lai tas noderētu arī tiem latviešiem, kas dzīvo ārpus Latvijas robežas. Kāpēc? Tāpēc, kad man arī ir ļoti daudz pazīstamie, kas dzīvo ārpus Latvijas, un tie bērni, kas aug, viņi, protams, mācās angļu skolās vai franču skolās, un viņi mājā biežāk lietot to valodu, kurā pasaules daļā viņi dzīvo. Un tas ir izaicinoši, jo viņi mazāk lasa latviešu valodas grāmatas, viņi mazāk vispār lieto latviešu valodu, jo viss internets pilns ir ar angļu valodā saturu. Un līdz ar to, tas viss izaicinājums rada iespēju kaut kādā veidā man iedot
to, ko es sapratu, kas šobrīd ir nepieciešams tādā vieglā formā, mājas versijā. Bet cik man zināms, un tu arī teici, ka šis ir tāds kā mācību līdzeklis. Jā. Es zinu, ka tu šo izstrādāji daļai arī ar savu draudzeni, kas tieši nodarbojas ar šiem te, logopēdi. Jā. Attiecīgi šī patiešām ir kā, tā teikt, papildus tāda mācība, ja ne literatūra, bet tāda interaktīva mācību līdzeklis. Jā, ļoti latviski pateicu. Tātad, vēl viens jautājums. Tu teici, ka tad, kad tu testēji ar savu ģimeni, kā tu vispār uzliki šo runu, tā teikt, šo spēli runa uz galda un teici, tagad mēs spēlēsim šo spēli, vai tu biji izveidojis kaut kādu prototipu, un viņi bija tāda kā fokus grupa, lai saprastu, šo es varētu vēl pielabot, šis ir kaut kas tāds. Kā bija izstrādes process? Es uztaisīju pirmās 4 testa spēles, un vienu es iedevu attiecīgi draugiem, kuriem ir gana daudz bērnu, lai viņi kopā būtu 5. Un tad es, radot kā reklāmas materiāls caur fotosesiju, attiecīgi iedevu spēli, lai tā kā fotografētu, un tur, protams, tie cilvēki, kas ir modeļi un bērni, viņi reāli arī spēlēja. Un to es redzēju tā kā pati no malas, kā tas viss ir, un tas, kas man tiešām radīja milzīgu prieku un to iekšējo sajūtu, kad visi pareizi sev pareizo taku un pareizo ceļu, un kad ir jāizdara līdz galam. Tas, ka cilvēks spēlēja, bērni spēlēja, un viņi bija priecīgi, un viņi bija aizrautīgi, un viņi viens otram palīdzēja, kāds kaut ko nezināja, jo mani, piemēram, pārsteidz, ka bieži pirmklasnieki reāli pat nemāk lasīt normāli. Man tas tā kā, liekas, kā? Un tad es aizdomājos, protams, telefons, saturs, maz grāmatas, mājās mēs esam visi aizņemti, un tad es redzēju, cik īstenībā tie bērni ir, tā kā atvērti visām šīm lietām. Tā kā, tas bija viena no testa versijām, kuras saņēmu reāli redzamu atgriezenisko saiti, ka viņi priecīgi spēlēja un ka viņi to neuztvēra kā mācību materiālu. Tas ir viens. Un otrs, no tās ģimenes, kurai es iedevu atsevišķi, es pēc tam saņēmu rakstisku feedbacku, kļūdas, kuras tika ievērotas, kas bija grūtāk, kas bija forši. Tā kā tas man arī palīdzēja vispār saprast, vai vēl kaut kas jāuzlabo vai ne. Cik jauki. Es zinu, ka šobrīd spēle jau ir, tā teikt, pieejama pārdošanā. Vai jau ir kaut kādas pirmās atsauksmes, teiksim, ne šīs te fokus grupas, bet jau no reālajiem klientiem? Jā, es esmu gatava pat tev nolasīt, jo es negribu kļūdīties. Un kamēr tu meklē, man tev tāds nākamais varbūt kā paplašināt un attīstīt šo, tu varētu nākamā būt rakstība, jo īstenībā es lasīju nesen pētījumu par to, cik ļoti mēs esam aizmirsuši tieši par rakstīšanu ar roku un šī te, tā teikt, sīkā motorika ir ļoti, ļoti svarīgi, sevišķi bērnu vecumā arī. Tieši tā piekrītu. Vispār tās idejas par to, kā tas varētu attīstīties, viņas ļoti interesantā veidā nāk. Bieži kāds man pamet ideju, bieži vienkārši tu sēdi un saproti, šis varētu būt arī virziens, kā piemēram alfabēts, un alfabētam pie katra burta varētu būt kāds tāds garāks vārdu rindkopa, kas arī ir salīdzinoši sarežģīta, bet palīdzētu bērniem vienkārši ne tikai mācīties alfabētu, bet arī kādas asociācijas, artikulācijas, vingrinājums un tā tālāk. Es varētu nolasīt. Tātad man brīnišķīga, viņa gan man ir ļoti mīļa draudzene, bet viņa ir tāda ļoti praktiska, jo viņa ir pirmskolas iestādes audzinātāja, un viņa teica man tā,
ļoti gudri un ļoti viedi. Spēle dod iespēju apgūt artikulācijas aparāta vingrinājumus, attīsta valodas sistēmu un pilnveido fonemātiku. Nu, tik skaisti. Ļoti skaisti noformulēts. Es arī reklāmas materiālos likšu, jo man likās vienkārši burvīgi. Un tad viena māmīte man atrakstīja, viņai ļoti ātri atnāca jau tā spēle, man liekas, nākamajā dienā, kad viņa nopirka. Un viņa man raksta, labvakar, paldies par spēli. Bērns ar nepacietību gaidīja, kad varēs spēlēt. Ļoti patika, uzdevumi ir interesanti. Nu, kas var būt labāks par šo? Jā, bet īstenībā man liekas, ir ļoti svarīgi, jo mēs dažreiz arī aizmirstam, ka mēs kā vecāki savā steigā aizmirstam ar tiem bērniem paspēlēties. Un dažreiz liekas, nu labi, nu, cik var ar tām lellēm vai ar mašīnītēm spēlēties, bet šis ir tāds brīnišķīgs veids, kas ir interesants gan vecākiem, gan arī bērniem. Tā ir kopā būšana. Un es ļoti, ļoti ceru, ka vispār mēs kā cilvēki lēnām atgriezīsimies pie tā, ka sociālie tīkli nav tikai un vienīgais veids, kā pavadīt laiku, jo dažbrīd tiešām biedējoši skatīties, kas notiek pasaulē un kā tas vispār notiek un kas te notiek, jo es katru reizi saku gan saviem paziņām, draugiem, nu jebko, ko es esmu tā kā kaut kādā ilgākā periodā. Pirmkārt, es palūdzu vienmēr, nu tā kā, lai ar mani runātu, nevis tā kā vēl ir trešais telefons. Un vēl viena lieta ir, kad lai katrs paskatās vakarā, cik viņš lieto attiecīgās aplikācijas. Jūs nevarat iedomāties, cilvēki katru reizi apkrīt. Kad viņi paskatās. Un tur ir 5 stundas pieaugušiem cilvēkiem, kam ir 40 gadi. Tā kā, nu, izaicinājums. Un es ceru, ka šādas spēles radīs iespēju pabūt kopā ģimenei, kas ir ļoti svarīgi, lai bērni augtu veselīgi un arī, lai pieaugušie kļūtu veselīgāki. Un plus, kā mācību materiāls. Es jau te ieskicēju un centos pārdot savu ideju, bet kopumā kādas ir tieši idejas, kā tematiski šo vēl varbūt kaut kādi papildinājumi, tur limited edition, ļoti latviski arī pateicu, nu tātad ekskluzīvie izdevumi. Kaut kas plānā, kā šo attīstīt? Tas viens virziens, es neteiktu, ka tas ir rītdienai, bet noteikti es ceru, ka kādu dienu es to izveikšu. Ir ļoti daudz mazās valstis, kaut vai mūsu kaimiņu valstis, Lietuva un Igaunija, kur noteikti varētu adaptēt šo spēli. Tas ir viens veids. Un otrs ir, balstoties uz šo, nu, tā kā tu minēji, ir pareizrakstība, ir alfabēts, ir caur humoru tu var taisīt arī vārdu spēles. Tā kā ir atmiņu spēles, kuras arī var pārvērst caur runas lietām. Meklēt, es nebaidos teikt, meklēt versijas, kā caur šo pamatu var attīstīt tālāk, lai principā tev nebūtu, nezinu, piemēram, jāpērk tā pamatne, bet tikai kartiņas nāktu klāt. Jā, īstenībā, man liekas, pat ir kaut kādas spēles, kur tiešām nopēc tikai kartiņas. Brīnišķīgi, jā. Brīnišķīgi. Nu, es ļoti daudz uzzināju par šo. Es zinu, ko es dāvināšu savu māsīcu ģimenēm šajos Ziemassvētkos un aicinu arī tos, kas skatīsies šo manu brīnišķīgo interviju ar Zani, darīt līdzīgi par jēgpilnām dāvanām šogad. Un paldies par šo sarunu. Un ja kādam ir vajadzīgs padoms par to, kā būt uzņēmīgākam, kā varbūt savu ideju attīstīt līdz taustāmam rezultātam, tad šodien es intervēju brīnišķīgu, iedvesmojošu sievieti, uzņēmēju, Zani Arnīti, un šodien mēs runājām par viņas jauno projektu spēli Runa. Paldies! Paldies! Atā!